Uzmanības zaudēšana dodas papīra. Čau visiem! Ir atkal jaunais video klāt, un es ļoti atvainojos, ka es pagājušajā video... ka nebija pagājušā video. Es ļoti atvainojos, ka nebija pagājušā video. Bet, nu jā, es atvainojos, ka nebija pagājušā video, jo es biju slima, es saslimu, un kurš vien grib dzirdēt, kā skaista meitene runā vīriešu balsī. Jūs redzat, iedomājieties, jūs redzat, kā runā meitene, un tad ir tāds ritīgākais vīriešu balss pieskaņi. Vienkārši liekas, ka tur kāds runā. Tā kā, jā, es biju slima, un tāpēc es nevarēju uzfilmēt video, un nevarēju viņā filmēties un tā. Un tāpēc šis ir šodienas video, un šodien būs atbildes uz jautājumiem, nu jau trešā daļa laikam. Tagad būs ļoti interesants jautājums ar ļoti dziļu būtību. Špīļi, 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 jā, nu, gan jau, ka visi zin, ko nozīmē špīļi. Špīļi. Nu labi, un jautājums ir... Kāds ir jautājums? Bet jā, man atbildi ir jā. Amandija jautāja, bieži joko ar jokiem? Nē, es nekad nejokoju. Nākamais jautājums. Cik gados tavuprāt ir normāli zaudēt nevainību? Nu, es nezinu. Piemēram, Hamiltona rotaļās viens čalis mēģināja apprecēties ar sievieti, piespieda apprecēties ar sievieti tikai tāpēc, lai viņš pirms novēršanas nebūtu nevainīgs. Kāpēc tur kāds fonā runā? Nerunā! Ok. Tur kāds noteikti zaudē pašlaik nevainību. Ok, bet ja tā nopietni, tad es domāju, tā normāli zaudēt nevainību ir man ir 12. Un esmu gatava nopietnās attiecībām. Bet ne, tas galīgi nav normāli un nenāc tagad iekšā. Un tas nopietni nav normāli. Es tāpēc domāju, vienkārši paturiet savu nevainību līdz galam. Tad kaut kas piesājas. Tad tas nebūtu nav tavs skaistums vai tavi zaļie mati. Vai par tavu smieklu pilnie video. Bet kad tava iekšējā lasa. Tu esi ļoti interesants cilvēks, par kuru katru dienu gribas uzzināt ko jaunu. Tavs atbildes liek smaidīt un iedomāties pasaules savādāk, ka tu esi īpašs. Un smaidīšu. Jā, tik jauki. Paldies. Bet, nu, paldies. Nākamais ir izaicinājums no Amandiju. Tas ir krieviski vai latviski? Nu, labi, tā. Ok, izaicinājums. Paņem veselu tots papīru rulli un sāc skaitīt, cik viņam ir to mazo papīrīšu kopā. Challenge accept. Nē. Tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Laikam 174. Nē, 75. 175. Ok. Davis. Man jautā, patīk reps, prot repot, jauku vakaru. Man ļoti patīk reps, čeps. Ļoti patīk reps, kura šokolādes preps ir kā mans pepsīs. Es esmu tik forša, ka tava mutes garšā ko? Kurds! Tad labi.
Man Preisis jautā, čau Preisi, tu skaties Rozi, tu skaties Skotijas. Ok, tātad kā panākt to, ko tu ļoti gribi no cita? Es ieteiktu, vispirms, ka viņam to palūdz, viņš to, ja viņš tevi atraida, tad vienkārši ej viņam visur līdzi, bet no puses un tās rokās. Jo jūs zināt, ka nāc šeit vislabākie. Te jums var teikt visu. Ja jums viņš iespildēs trakonamā, tad paņemsiet nāc pašķēt visu savu tādu trakokrēmu aizskats pat. Jautājums no Amandī. Esi Facebook, Slipsvītra, Instagram, Slipsvītra, Twitter, jautājumu zīmi. Tātad, tas man šodienas vēsts. Tātad, tas, ko es varu pateikt, ka Facebookā un draugos.lv man būs izveidot lapa, kurā jūs man varēsiet sekot un sekot manām aktualitātēm. Un tā kā jūs visi zināt, ka man ir Twitteris, kurā es esmu ar slēgto kontu, tagad tas ir mans personīgais Twitters, un es tur īpaši neko daudz netvītoju par šajām video lietām un jau tu tā kā sakaru. Un jā, bet es gribēju pateikt, ka man būs arī mans Twitter konts. Tas, kurš būs šī video kanāla Twitter konts. Un vēl es gribēju pateikt par Google Plus, ka lai arī jūs man tur pievienojat saviem apļiem. Turīt jūs! Tad viņi tas uzskrāpēšu. Kas ir svarīgāks, suns vai planšets? Ļoti labs jautājums. Postskriptu. Tā kā šonedēļ, ne iepriekšējā nedēļ, nebija video un pirms tam video aizkavējās, tad es izdomāju jums uztaisīt pārsteigumu bonusiņu balvu, slicīta daudiņu, nezinu kā teikt, bet jums būs šonedēļ 2 video un nākamo video gaidat kā aizskadrus, kas būs, jā, kas ir jau šodien. Un tāpēc 1 video vietā būs 2 video, un jums tas ļoti patiks, vai ne? Aizskatīt video, vai ne? Patiks? Patiks? Vai skatieties? Aizskatīt. Jā, mans. Tagad jums bija jālec no prieka. Jā, šai konfetī gaisā, un es nezinu, kas vēl jādara. Nepatīk, ka tā kamera tuvojās.